Ja tava dienas kārts ir fortūnas rats, tad šodien dzīve tev piedāvā neaizmirstam karuseli. Šī kārta simbolizē pārmaiņas, likteni un neparedzamas situācijas. Fortūnas rats atgādina, ka visa dzīve ir ciklisks. Ir brīži, kad esi virsotnē, un ir brīži, kad jāizmanto drošības josta, lai izturētu kārtējo līkumu. Bet zini ko? Šodien tu vari vadīt šo karuseli ar savu attieksmu un reakciju. Fortūnas rats mudina gatavoties kaut kam negaidītam, piemēram, draudzene pēkšņi atnāk ciemos, vai jārisina situācija, kuru nebija plānojusi. Bet tā vietā, lai nervozētu, uztver to kā iespēju izbaudīt dzīves spēli. Šī kārts aicina atbrīvoties no vēlmes kontrolēt un ļauties plūsmai. Ja šodien viss nenotiek tā, kā plānoji, pasmaidi un saki sev. Tā arī ir daļa no plāna, kur es vēl nezinu. Darba jomā fortūnas rats var nozīmēt, ka mainās situācija, varbūt rodas jauna iespēja, kuru agrāk nepamanīji, vai negaidīts izaicinājums. Vai esi gatava? Šī kārts liecina, ka pārmaiņas ir neizbēgamas, taču tavs prāts un elastīgums būs tava galvenā priekšrocība. Atceries, katrs kritiens ir iespēja atrasties jaunā perspektīvā, un katra virsotne nāk ar jauniem apvāršņiem. Iespējams, šodien kāds jauns projekts vai pat kolēģi ierosinājums mainīs tavu dienas plānu. Esi atvērta un sagatavota rīkoties. Attiecību kontekstā fortūnas rats liecina par izmaiņām dinamikā. Ja viss šķitas mierīgs un stabils, sagatavojies kādam pārsteigumam. Iespējams, mīļotais cilvēks tevi iepriecinās, vai arī būs laiks izrunāt sen atliktas lietas. Ja esi viena, šī kārts mudina atvērties iespējām. Dzīve var sagādāt pārsteigumu, kas izmainīs spēles noteikumus, bet atceries, ka fortūnas rats atgādina, neko nevar piespiest. Dzīves burvība ir tās plūsmā. Šodien var arī just, ka emocijas mainās kā amerikāņu kalniņos. Viena brīdi var būt sajūsmināta, bet nākamajā mazliet apjukusi. Fortūnas rats saka, tas viss ir normāli. Iemācies vērot savas emocijas kā vēju, kas pūš, tās nāk un iet, bet tu paliec. Atceries, ka viss pāriet, gan labais, gan grūtības. Galvenais saglabā līdzsvaru un humoru izjūtu. Tātad, ja tava dienas kārts ir fortūnas rats, šī diena ir par pieņemšanu un uzticēšanos dzīves ritmam. Atceries, ka tu nevari kontrolēt visu, bet tu vari kontrolēt savu attieksmi. Tāpēc iesēdies šajā karuselī ar pārliecību un izbaudi braucienu, jo kurš gan teica, ka dzīve nav aizraujošākais piedzīvojums? Pulkstenis rādīja 15 minūtes pāri 3, un Dāce mēģināja koncentrēties, bet telefona zvans viņu pārtrauca. Zvanīja Anete, viņa kolēģe, un balss otrā galā skanēja steidzīgi. Vai tu vari aizvietot mani šovakar? Man pēkšņi jātiek pie ārsta, un es nevaru vadīt sapulci. Dāce uz brīdi iepauzēja. Viņai pašai jau bija plāns beidzot kārtīgi sakārtot skapjus mājās, jo pēdējā laikā tur bija izveidojies haoss. Taču viņa jūta, ka atteikt būtu grūti. Šādi ārkārtas gadījumi bija reti, un Anete vienmēr bija bijusi atsaucīga pret viņu. No rīta, izvelkot fortūnas ratu kā dienas kārti, Dāce par to pārāk nedomāja. Taču tagad viņa saprata, šī kārtas norāda uz pārmaiņām, uz situācijām, kuras nevari kontrolēt, bet kurām vari pielāgoties. Labi, es varu, viņa atbildēja, nojaušot, ka šī diena viņai būs citādāka, nekā viņa bija plānojusi. Vakara sapulce noritēja veiksmīgi, un pēc tās Dāce sajūta gandarījumu. Pielāgošanās situācijai un nelielā izlēciena no viņas sākotnējiem plāniem nebija tik smaga, kā viņa bija domājusi. Tomēr viss mainījās, kad viņa devās mājās. Braucot ar sabiedrisko transportu, viņa nejauši pamanīja, ka viņas vecā skolas draudzene Liene sēž turpat blakus. Viņas nebija redzējušās vairāk nekā gadu. Dac, tu te? Kāds pārsteigums? Liene bija tikpat pārsteigta, un pēc neilga brīža abas jau dalījās jaunākajās dzīves aktualitātēs. Liene pastāstīja par kādu interesantu projektu, ko viņas uzņēmums grasījās īstenot, un ierosināja Dācei tajā piedalīties. Šī tikšanās šķita kā veiksmes un likteņa nejaušību virkne, kas izrietēja no viņas piekrišanas aizvietot kolēģi. Ja Dāce nebūtu devusies uz šo sapulci, viņa nekad nebūtu satikusi Lieni, un iespēja piedalīties jaunajā projektā būtu palikusi nezināma. Vēlāk vakarā, kad Dāce apsēdās pie galda ar tejas krūzi, viņa saprata fortūnas rata dziļāko nozīmi. Dzīve piedāvā iespējas tieši tad, kad tu tās negaidi, un reizēm viss, kas nepieciešams, ir pielāgoties situācijai, nevis tai pretoties.
Dienas sākumā viņa nebija domājusi, tas, kas šķita vienkārši maiņa ikdienas plānā, novedīs pie tik nozīmīgas tikšanās un pavērsiena.